šausmas pirms jaunā gada. Man vienreiz arī tā bija tie pīrāgi, milzīgi uzpūtās. Tagad vairs nevar redzēt, es viņus visu šitā te sakapāju, noplacināju, lai viņi izpūšās ārā. Kāpēc viņi tā uzpūšās tik milzīgi? Viņi bija... Nu jau vajadzēja pirms tam nofilmēt. Viņi vienkārši sakot, baigi uzpūtās visi. Nu es viņus iznīcināju, saplacināju. Pats vien ēdīšu. Jālasa grāmatā, kāpēc viņi uzpūšās. Viņi neuzrūga tā mīkla, vai kas pa vainu, vai raugs pa daudz. Šitie stāvēja uz galda darbi uzpūtušies. Ar es viņus visus saplacināju te tagad. Šausmas, nu. Ot tev no jaunais gads. Nu jā, nu pats vien ēdīs. Kaut kas jau te sanāks, nu, labāks kā veikala baltmaize jau nu būs. Jo tur ir gaļa iekšā. Čau. Nekā te nesapratu, kas te notika, bet beigās rekā tie pīrādziņi. Nu jā, viņi visi ir sakapāti, bet viņi plāni. Viņi plāni, bet viņi gribēja uzpūtās, viņi gandrīz kā tenisa bumbas. Sakapāja, tā viņš šakal izpūtās, palika plāns. Es domāju, ka tā mīkla paliek biezāka, bet tā mīkla ir plāna vispār. Mīkla pati ir plāna, nav viņa, nevar teikt, ka bieza. Nezinu, štrunca visu katrā ziņā ir garšīgi, tur ir garšīgi gaļa iekšā un... Būt tādi man te Ziemassvētki. Šitādi viņi ir, visi tādi sakapāti, bet plāniņi, redz, nu, kā lai pasaka, nu, plāniņi, pīrāgs, un tad receptē bija daudz sviesta. Vispār tā mīkla tāda, pat paliek tāda kraukšķīga, tā kā kārtainā mīkla. Grūti izstāstīt, bet katrā ziņā garšīgi, tur iekšā ir laba gaļa un garšīgi. Un šitādi kapāti pīrāgi nebūs nevienam, man vienīgām kapātie pīrāgi šodien.